Daži man tomēr atklāja, ka ir tā, ka katrs kādu tādu sievieti pazīst. Tādu, kas ir tā kā pļāpīga, varbūt viņa tev kaut kur jau ir apnikusi, bet tomēr no viņas nāk kaut kāds tāds siltums un kaut kāda tāda dzīves gudrība, ka reizēm tev liekas, ka ir patīkami iegrimtais viņas runas plūdos. Trešā laulība ir rakstnieka slavenākais un svarīgākais darbs ar savam laikam nepierasti drosmīgām atklāsmēm par grieķu sabiedrības aizkulisēm. Romāns balstās uz nepārtrauktu pļāpīgu monologu, pa kārtai runā divas sīkpilsones ar savām aprindām raksturīgo valodu, redzesloku un tikumiem. Meistarīgais tulkojums ir kā grieķu salāti ar dažādiem valodas slāņiem, kuros var izgaršot tēlainību, jokus, dzeju, asprātīgi sagrozītus citātus un neslēptus mājienus. Autors bija grieķu rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs, redaktors. Viņš aktīvi cīnījās pret cenzūru un diktatūru un par atklātību un iekļautību. 1988. gada 25. augusta naktī viņš tika noslapkots, un šis noziegums tā arī palicis neatklāts. Darbu uz latviešu valodu tulkoja Linda Eiduse. Esiet sveicināti, cienījamie izdevniecības Seminārija raidieraksta Te ir ko lasīt klausītāji, skatītāji un arī lasītāji. Mums atkal ir ko lasīt, un šodien mēs pievērsīsimies kādam romānam, kas Grieķijā tiek uzskatīts par grieķu modernās literatūras stūrakmeni vai pat pamatakmeni. Nevelti tas ir iztulkots 18 pasaules valodās, un tagad arī tām ir pievienojusies latviešu valoda. Kosts Tahcis, Trešā laulība. Latvijas lasītājiem gan par šo romānu es pieļauju nav nekāda zināšanas, vismaz man nebija. Bet mums ir iespējams savus robus aizpildīt šajās raidieraksta sarunās, un es priecājos, ka pirmā saruna ir ar romānu tulkotāju Lindu Eidusi. Sveika, Linda! Sveika, Kristīna! Prieks, ka esi atnākusi uz šo sarunu, un es varu izteikt tev tikai abrīnu par šī ārkārtīgi saudabīgā teksta, un, man liekas, nevienkāršā teksta latviskošana. Es sāku ar lielu ziņkāri un beidzu jau tiešām ārkārtīgi aizrāvusies un pieslēgusies šim tekstam. Un, protams, ka, arī palasot mazliet vairāk par un ap šo grāmatu, man radās tas jautājums, ka romāns, kas ir tik nozīmīgs modernismu literatūras vēsturē, un kāpēc es par viņu neko vispār neesmu dzirdējusi. Un tad jautājums pirmais tev, kā tu satikies ar šo romānu, kā tu par viņu kaut ko uzzināji un saprati, ka ir jātulko? Man īstenībā viss bija vienkārši. Mani uzrunāja Dens. Dens Dimičs. Viņš teica, šis mums ir jāpārtulko, bet man darba ir ļoti daudz. Es tev būšu redaktors, ja tu tulkosi. Un tā kā mēs esam kursa biedri un mūs abus pārno mīlestība uz seno Grieķiju un arī uz moderno Grieķiju, cik mēs tajā saskatām senās Grieķijas atbalstis, tad bija skaidrs, man būs iespēja sadarboties ar Denu. Forši. Bet pēc pirmā lasījuma, tu, protams, izlasīji grieķu valodā, vai ne? Jā. Un tad kāda bija pirmie iespaidi un sajūtas? Tur es biju vīlusies, neslēpšu, jo tas nav romāns, ko uzreiz var viegli atkost. Jā, piekrīt. Jāiedziļinās un vispirms ir jāatmet nost kaut kādi priekšstati. Reāli ikdienā mani neinteresētu divu tādu sīkpilsoņu sieviešu sarunas. Man liktos, tas uz mani neatiec. Bet kopš es to romānu tulkoju, kopš es biju spiesta tekstā iedziļināties, un pamatām es viņu arī spēju novērtēt un iemīlēt, es sapratu, ka katrs cilvēks ir vērtība, un pateicoties daudzu cilvēku grieķu, kuriem es nemitīgi jautāju, kāpēc viņi tā saka, kas tur ir, ko tas īsti nozīmē. Atbalstam es sapratu, ka, ja visi, kam es jautāju, šai ziņā es biju uzmācīga, man par to saka, tu tulko trešās laulības, jeb trešo laulību, kā tā, ko mēs esam šādi pārtulkojuši.
Ja viņi visi ir sajūsmā, tad tur kaut kas ir, tad vienkārši man ir jāatmet kaut kāda sava arī vīzdagunība un jāļaujas to divu sieviešu sarunāju. Un tas man pavēra jaunas apvāršņas. Un tad es arī varēju pilnvērtīgi to tulkot. Un vēl ir viena svarīga lieta. Tad, kad es vēl mocījos ar to tekstu no tā viedokļa, man viņš likās, kas tur vispār ir? Divas pļāpīgas sievietes par sevi runā. Tad man gadījās satikt savu klases biedreni, ko es ļoti sen nebiju satikusi. Mēs nebijām draudzenes skolas laikā, bet ar laiku, protams, tas viss iegūst citu vērtību. Un es pie viņas aizbraucu ciemos uz Vāciju. Mums bija 3 dienas kopā, un viņi man stāstīja par savu dzīvi, ko es nekad agrāk nebiju interesējies, bet tagad man tas interesē. Un es sapratu, man taču ir Hekabe. Un es sapratu, ka man beidzot ir cilvēks, kur es redzu dzīvu acu priekšā. Un es viņai esmu ārkārtīgi pateicīga, paldies Ilze. Jo kopš tā laika man bija, es tiešām dzīvoju tam līdzi, un es varēju ar prieku sniegt savu ieguldījumu šī romāna tapšanā. Lūk, kārtējo reizi pierādījās, ka ir tāds teiciens, ka mēs skatāmies uz dzīvi caur literatūras vai mākslas acīm, ka tas ir kaut kāds tāds rāmis vai paterns, kas mums iedod skatienu, kaut vai purvīša ainavu. Mēs skatāmies uz Latvijas dabas ainavu un sakam, tā ir purvīša ainava, lai gan tā ir īstenībā Latvijas ainava. Un tad, lūk, šis tavs stāsts par klases biedreni, kad jūs kā divas kā Hekabe un Nīna satikāties un nāstiet monologus, gandrīz to apstiprina. Bet man vēl ir jānoskaidro, pirms sākt iztaujāt tev tālāk par grāmatu. No jaungrieķu valodas tulkojas Linda Eidus, arī tādām vidējām lasītājiem kā es. Grieķu valoda, jaungrieķu valoda, tās ir divas dažādas lietas. Ja mēs sakam grieķu valoda, tas ir kaut kas nepareizs vai kaut kas cits tas ir, vai kas ir tā jaungrieķu valoda? Ir tā. Mēs sakām grieķu mitoloģiju vai mēs sakām sengrieķu mitoloģiju? Mēs sakam sengrieķu, bet reizēm sarunās jā, bet mēs sakam sengrieķu, jā. Tā skaitās ar rakstiskiem avotiem Eiropā vissenākā valoda, grieķu valoda. Vārdu sakot, tā valoda, kurā runā mūsdienās Grieķijā un Kiprā. To mēs saucam par jaungrieķu valodu, un tā ir nākusi cauru gadu simteņiem un pat tūkstošiem. Tātad apmēram 3400 gadu veca. Pirmie rakstiskie avoti ir lineārais B raksts. Tā ir būtībā tā pati valoda, kas vienkārši laika gaitā ir attīstījusies. Un to vissenāko posmu mēs dēvējam par sengrieķu valodu. Tur pa vidu vēl ir koinēja valoda, kuru, piemēram, mācās teoloģijas fakultātē. Tad ir Bizantijas grieķu valoda. Un pamazām mēs nonākam pie jaungrieķu valodas. Jaungrieķu valoda nozīmē modernā grieķu valoda. Saīsināt var jau būt, ka viņi var saukt par grieķu valodu. Piemēram, viena no Eiropas Savienības oficiālām valodām ir grieķu valoda, nevis jaungrieķu valoda. Bet būtībā mēs pierakstījām klāt jaungrieķu, lai nedomātu, ka tas ir kārtējs tulkojums, kāds Eiripīds vai kaut kas tāds. Nav no sengrieķu valodas, ir no modernās jeb jaungrieķu valodas. Bet šīs valodas ir būtiski atšķirīgas, Takcis un Eiripīds. Ir tā, ka sengrieķu valodā ir sarežģītāka gramatika. Tur ir sinkrētiskās formas, piemēram, var vienā vārdā pateikt tika izlasīta. Jā, nav palīgdarbības vārds, viss katrai zilbītei sava nozīme. Un ar laiku, es tā saprotu, tā ir vispārēja tendence valodās, tās vienkāršojas. Jā. Gramatika ir vienkāršāka mūsdienu grieķu valodā, jeb jaungrieķu valodā. Bet vārdiem bieži vien vārdi ir tādi paši. Ja neskaita to, ka ir, protams, arī turku valodas ietekme, tāpat kā mums latviešu valodā ir vācu valodas, krievu valodas, tagad jaunākos laikos angļu valodas ietekme. Tas, kas ir izteikti mainījies bez gramatikas vienkāršošanās, ir izruna. Visā pasaulē, izņemot Grieķijas sengrieķu tekstus, izrunā Rotterdamas Erasma izdomātajā un secinātajā izrunā. Bet Grieķijā, jo viņiem tas ir nacionālā lepnuma jautājums, viņi arī sengrieķu tekstus izrunā tā, kā viņi izrunā šodien. Un tur ir vairākas izmaiņas, dažkārt tie vārdi ir pilnīgi neatpazīstami. Piemēram, man sengrieķu valoda, pirms es viņu sāku mācīties, saistījās ar mitoloģiju un filozofiju.
tāds pamatjēdziens filozofijā patiesība. Sengrieķu valodā Rotterdams Erasma izrunā tā būtu alētheja. Mūsdienu valodā vārdu tāpat uzrakstīs, izrunās alīthija. Milzīga atšķirība. Kā tu nonāci līdz grieķu valodai un arī, kā es saprotu, līdz Grieķijai pašai? Man ļoti paveicās. Man tas stāsts sākās ģimenē, jo, kad es biju pusaudze, teica man priekšā lasīja sengrieķu mītus. Turklāt bērnībā viņš man neko priekšā nelasīja. Māte man arī neko priekšā nelasīja. Kaut kā viņam tā, es teiktu, gudri ienāca prātā, jo tā bija arī iespēja runāt par arhetipiem, par to, kas pusauģa vecumā ir svarīgi, kas tur notiek attiecībās starp pretējiem dzimumiem vai citādi. Un tā man radās interese, un tad es uzzināju, ka Latvijas universitātē nesen, kādu 2., 3. gadu, bija atvērusies klasiskās filoloģijas katedra, un es tur pieteicos, bija eksāmeni, un tā es tur mācījos, un pēc tam jau man iedvesmoja profesora Ilze Rumniece, kas stāsta tā, ka tas pilnīgi aizrauja. Viņi tiešām savalk kopā to sengrieķu cilvēka uztveri, kas, kā patīkas iedomāties, daudz neatšķiras. Mūsdienu cilvēku uztveres, tās būtiskās tēmas, tās jau tās pašas ir. Un vai par viņām lasa dzejā, vai par viņām lasa filozofijā. Tas man ārkārtīgi aizrāva, un tad mums arī bija jauna grieķu valoda, ja modernā grieķu valoda, arī pie Ilzes Rumnieces. Protams, klasiskajā katedrā viņa nebija vienīgā pasniedzēja, bet viņa bija tā, tāpēc, ka viņai arī bija jaungrieķu valodas zināšanas, viņa varēja teikt, un jaungrieķu valodā šis vārds, kas, teiksim, sengrieķu valodā ir drošība, nozīmē arī apdrošināšana, piemēram. Un tad es sāku, mums bija izvēles kurs pie viņas, un tad man gribējās ar vien vairāk. Un pēc tam man vēlreiz ļoti noveicās dzīvē, es vispār Grieķiju saistu ar tādu veiksmes stāstu, ar dāvanu, ar pateicību pret to, ka viņa tāda ir, un ka man ir laimējies būt ar viņu ciešā saskarē. Pēc tam es saņēmu stipendiju studijām Grieķijā, es tur gan mācījos franču valodu. Bet, protams, ka paralēli es uzlaboju arī grieķu valodu, un pēc tam man bija tā sajūta, es kaut ko vēlos dot atpakaļ. Un iepazini arī tomēr šo dzīvi un sabiedrību un kultūru, tā teikt, tūplānā. Jā, tas bija liels atspējas, lai es varētu tulkot. Protams, ka romānā darbība nenotiek mūsdienās, tur vēl ir tomēr mazliet cita ievirze, jo notikumi ir sākot no 20. gadsimta sākuma līdz 2. pasaules kara beigām. Tomēr savi 100 gadi, daudz maz atšķirīgi no mūsu laika, bet tomēr tā kā es tur esmu dzīvojis. Un man arī laimējās satikt tādus inteliģentus cilvēkus. Es toreiz, kad studēju, arī strādāju vienā kultūras organizācijā, un, kas tagad ir vecākās paaudzes cilvēki, un es viņiem varēju jautāt, un daži no viņiem bija arī piedzīvojuši tos notikumus, atcerējās, teiksim, kā bērni to laiku vai pusauģi. Tā kā man tā pieredze, tā laime dzīvot Grieķijā ļoti palīdzēja. Varbūt tagad ir laiks pateikt, par ko ir šis romāns. Protams, vienmēr katrs lasītājs, un arī es šeit varu izlasīt anotāciju, bet man vienmēr patīk pajautāt tieši iesaistītiem, tāda, ja tev būtu anotācija, tāda neliela 3 līdz 5 teikumu garumā, neatstāstot visu saturu, kas nav iespējams arī raidlaika apjoma dēļ. Par ko, tavuprāt, ir šī grāmata? Kā tu viņu anonsētu? Šī grāmata ir par būtisko, kas atklājas 2 sieviešu ikdienišķās sarunās uz skarbu vēstures notikumu fona. Tā ir par draudzību, par mīlestību, bet par visu, par nepadošanos. Par visām galvenajām lietām. Jā, šis 2 sieviešu, Hekabes kundzes un Nīnas monologs visu lapušu garumā. Un jāsaka, ka ļoti ātri jau lasot top skaidrs, ka takts ir izmantojis visplašākos un visbagātākos, visdažādākos valodas slāņus. Tur ir gan tā sauktā vienkārša runa, gan sadzīves runa, gan nenormētā lekcija, gan leksika, gan slengs, gan žargons, gan pa vidu kaut kādi
citāti un atsauces, un es pieļauju grieķu sakām vārdi, kas tev kā tulkotājai tieši no tā valodiskā viedokļa, kas bija tāds lielākais tavs izaicinājums? Kā tam pietuvoties, kā to pārnest uz latviešu valodu, latviešu auditorijai? Bija daži izteicieni, ko mums vienkārši kultūrā īsti nav. Mums ir tāds, piemēram, kas daudz ko nozīmē. Bet viņiem ir daudz, un arī, lai arī viņiem tādu ir daudz, katram tādam vienalga ir arī dažādas nozīmes. Piemēram, pašā pirmajā nodaļā vēl tāds Devarjēse. Viņš būtībā nozīmē, vai tev nav garlaicīgi. Bet tikpat labi viņš nozīmē, vienalga. Beigās mēs viņu pārtulkojām, jo tur ar šo es diezgan šaubījos, un tad es Denam jautāju, ko darīt, kā tev šķiet. Un tad mēs beigās nācām klajā ar tādu ideju, ka tas būs, kas tev to deva. Bet būtībā viņš var nozīmēt pilnīgi visu ko. Grieķiski viņš ir jautājums, tad ir, kas tev to deva, tāds tā kā protests. Un, bija reizēm tādi izteicieni, ka es domāju, nevar būt, ka mums Latvijas viņa nav. Noteikti ir. Piemēram, viens, par ko man ir skrobe, teikšu, kā ir, arī vienkāršākā valodā. Tur tā aina, kur Ninas meita taisās pie spoguļa, tā kā kāzām gatavodamies, bet Ninai ļoti vajag, lai tā meita aiziet savam patēvam, aiziet patēvu meklēt. Un tad tā Nina saka, kamēr viena roka cēlās, tikmēr otra jau sāka smirdēt, cik viņa lēni tur ķemējās. Neatradu es tādu teicienu. Man tur vienkārši ir, ka viņa taisījās gliemeža ātrumā. Kas ir kā atbilst, tai domāju, bet tas, ka viena roka smirda, kamēr otra, ka tik lēni kustas, ka jau sāk pūt, tas nav. Tas ir tāds tik dzīvs. Viens bija tie izteicieni, bet te man jāsaka, man ārkārtīgi veicas, ka es strādāju arī par ārstu tulku Eiropas Savienības iestādēs, un man ir tulki no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, un ar grieķu kolēģiem es jau biju sadraudzējusies, jo viņi man bija palīdzējuši to eksāmenu kārtot, ir gatavojuši runas, lai es varu vingrināties, un pēc tam mēs tās apspriedām. Un man tur bija viena tāda riktīgā padomdevēja, viņa teica, es tev esmu gatava atbalstīt, un es teicu, bet zini, man liekas, man būs milzīgi daudz jautājumu, es saku, ļoti labi. Un es nezinu, cik viņi man stundas ir veltījusi, es viņai tur WhatsAppā sūtīju, un te viņi man atbild un tā, un mums reizēm izveidojas diskusija. Un viņi man ar tiem izteicieniem palīdzēja, jo reizēm bija tā, ka viņš ir kaut kāds senāks, vai tur ir jautājums par stilu. Un vienkārši, principā tas tulkojums man pavēra ceļu uz to, ka tā Grieķija vēl ar vienu ir tāda vēlēšanās piepildīšanās zeme. Man reāli, jo nebija neviena cilvēka, kam es jautāju, viņš teica, ka tu tur, tas uz man neatiec, jo bija vairāki, kam es tīri sākumā prasīju, kas tur tai romānī, kāpēc viņš jums ir tik populārs? Jā, es saprotu arī, ka tas ir ārkārtīgi populārs romāns, un ne tikai kritiķu novērtēts, ka lūk, šī ir modernismā kanons, bet kā arī cilvēki viņu reāli lasa, un ka viņš ir lasīts un populārs un zināms. Kāpēc? Kas ir tas iemesls? Vai Taktis ir kaut kā uztaustījis vai uzminējis kaut kādu grieķu nācijas kodu, vai tu saprati, kas ir tas noslēpums? Vai tas? Bija daži, kas man tā viltīgi atbildēja, tā ir kultūra, to nevar izstāstīt, un to jau tulki zina, ka visgrūtāk ir pārtulkot tieši tādas kultūras jēdzienus. Bet daži man tomēr atklāja, ka ir tā, ka katrs kādu tādu sievieti pazīst. Tādu, kas ir tā kā pļāpīga, varbūt viņa tev kaut kur jau ir apnikusi, bet tomēr no viņas nāk kaut kāds tāds siltums un kaut kāda tāda dzīves gudrība, ka reizēm tev liekas, ka ir patīkami iegrimtais viņas runas plūdos un kaut kādā atmosties un saprast, bet tas, ko viņa teica, to es tagad sadzirdēju. Tas ir apmēram tā kā atkosti, bet es saku jālasa, lai kādu brīdi cerams, būs tā kā man bija, ka es viņu tā kā spēju novērtēt un nokāpt līdz viņas līmenim. Es domāju, tas pamats ir tas, ka viņa ir izdzīvotāja, viņa nepadodas.
romānu varoni. Jā, Hekabe izteikti, jo viņai tur grūti ar visiem tiem. No vienas puses viņi tos bērnus no mūsdienu viedokļa riktīgi ierobežo ar savu gribu, kā viņiem liekas, kā būtu pareizi, un tad daži no viņiem nespēja dzīvē patstāvīgi tikt galā, tad tur ir narkotikas un citi netikumi. Tur ir pilns spektrs. Jā, un ir viens viņas mīļotais dēls, kuram viņa turpina ticēt, ka viņš spēs tikt pāri. Kurš ir aizrāvies ar dažādu vielu lietošanu. Jā. Tas, ka viņa, var teikt, dzīvo ilūzijās, bet viņa nepadodas, vai būtu labāk, ja viņa būtu padevusies. Vai viņa spētu, acīm redzot, viņa nespēja, ieskatīties patiesībai acīs, un vēl kara laikā ir izdzīvošana un ir aprūpēšana, cik viņi var. Runājot par kariem, tur arī lasot, tur ir arī ļoti biezs slānis ar Grieķijas vēsturi. Tur ir gan kari pirms Otrā pasaules kara, gan Otrais pasaules karš, gan pilsoņu karš, kas seko pēc Otrā pasaules kara. Tur ir Grieķijas attiecības gan ar komunismu, gan ar nacismu. Tā kā tāds ļoti biezs gan kultūrvēsturiskais, gan arī tas vēsturiskais slānis, ko arī tādam latviešu lasītājiem, kas nav Grieķu un arī Eiropas vēstures nianšu pārzinātājs, arī droši vien nāks par labu pilnīgi noteikti arī tavi komentāri, kas tiek veltīti šiem vēstures jautājumiem vai kaut kādām vēstures situācijām. Kā tapa tie un arī cik daudz tu pati tā kā orientējies visā šajā vēstures milzīgajā un tādā pilnīgi, blīvajā masā ar to vēsturisko, kas droši vien grieķu lasītājiem liekas pašsaprotam, bet mums atkal tur ir krietni jāiedziļinās brīžiem. Jā, tā ir, ka tur ir daudz 20. gadsimta vēstures, par kuru mums Latvijā nav jausmas. Man, likās, ka mēs esam tie cietēji, kas mums ir nācis tas nacisms, komunisms un tā, bet Grieķija nebija labākā stāvoklī, un viņu tautas kodā arī ir tas ciešana temats ierakstīts. Viens ir, ka tas, kas parādās romānā, varbūt mūsdienās tas ir mazāk, ka mīlēt nozīmē ciest. Un otrs ir tīri, ka ar vienu ir kaut kādas okupācijas, šad un tad jums vēl mūsdienās, ja jūs sūdzēsieties par kaut kādām nekārtībām, par kaut kādu paviršību Grieķijā, par to, ka savu māju apkopi tur ļoti, ļoti tīrs, bet uz ielas izmet papīrīti, kad, konfekti apēd. Viņi teiks, mums te 400 gadu bija Osmaņu impērija, Turku jūgs, pie varas bija sliktie, un tā mums ir palicis, ka tas, kas ir privātais, par to mēs ļoti rūpējamies, un kas ir ārpus mājas, tas uz mums neattiecas. Un patiesībā kaut ko es no tās vēstures zināju, jo es biju dzīvojis Grieķijā, un man arī ļoti labs draugs Vācijā, Frankfurtē, grieķis, kurš tur no pusauģa gadiem dzīvo. Es iepazinos vispirms ar viņu sievu, mēs vācu valodu kopā mācījāmies, un pēc tam mēs, draudzējāmies vēl arī tagad, es šeit braucu uz Frankfurti. Un viņš man daudz ko bija stāstījis, jo es vēl toreiz nebiju dzīvojis Grieķijā. Un viņš mēģināja man to jūsmu par Grieķiju mazliet mazināt, jo viņš teica, tur riktīgi apdedzināsies, paklausies. Mūsdienu Grieķijai nav tik liels sakars seno Grieķiju, bez tam, cik es zināju par seno Grieķiju, tas jau bija tāda sapņošana, no grāmatām, kaut ko es tā labprāt iedomājos pati. Un kaut kāds priekšstats man bija, bet es tur dabūju diezgan daudz studēt. Prasīju gan kolēģiem, gan arī vienam vēsturniekam, ar ko man arī ļoti laimējās, ka viņš labprāt man izlīdzēja. Tā kā mūsu lasītājiem tā vēl ir arī brīnišķīga iespēja un diezgan daudz uzzināt par Grieķijas vēsturi, vismaz man tā tas bija. Un īstenībā man lasot šo grāmatu radās asociācijas, tu neuzminēsi ar Mērnieku laikiem, kas gan ir pilnīgi cita stila, cita žanra, cita laikmeta romāns, bet par Mērnieku laikiem, man liekas, arī tā, ka latvietim tu kaut kā to grāmatu uztver tā organiski.
bezmaz, nezinu, ķermeniski, ka tev ir skaidrs visas tās situācijas, visi tie tipāži, izstāstīt to ārzemniekam, pārtulkot tos svešvalodā, tur varētu arī būt, tā teikt, izaicinājumi. Vai šajā grāmatā bija kaut kas tāds, kas tev liekas, kas ir tikai grieķiem saprotams? Vai latviešiem vajadzētu kaut kādu komentāru par to, vai kaut kādu pavadzīmi vismaz pielikt? Vai tomēr var nodot? Es varu stāstīt tikai no savu viedokļa. Man, teiksim, gan Grieķijā dzīvojot, gan arī tulkojot to romānu, likās tiešām, kā var būt tā, bet tā ir. Tas varbūt mūsdienās mazāk tomēr tas ģimenes spiediens, kā māte un tēvs izlemj, ar ko tev būs darīšana, ko tu nodarbosies, un ka ir, ka tā ir tāda vairāk drosmes, man šķiet, prasa tur nekā šeit, piemēram, neprecēties vai tur iet savu ceļu, tur mamma saka, tev vajadzētu ar šo, bet tu gribi ar citu vīrieti vai būt kopā. Kad ģimene, viņiem ir izteiktāks tas ģimenes institūts. Ģimene var būt gan spēka avots, gan arī ierobežojošais faktors. Vai nav tā, ka īpaši sievietei? Jā. Jo tas patriarchālais moments, protams, arī tur ir ļoti izteikts. Bet ar to arī šis romāns bija tik novatorisks. Tolaik, kad autors bija spiests to izdot par paša līdzekļiem, jo neviens negribēja to publicēt. 70. gados, jo tas bija pārāk novatorisks, pavarot visas tās tabū tēmas un parādot, kā sieviete var justies apspiesta, bet sacelties pret to. Ka viņš parāda, ka sievietes ir spēcīgas un vīrieši ir vāji. Jo tā tradīcija ir no sengrieķu traģēdijām, ka vīrieši ir spēcīgi un sievietes iet emociju pavadā un ir neaprēķināmas un kaut kādas erīnijas vai citas neprāta dievietes viņas pārņem. Šeit ir otrādi. Turklāt ir vēl tā diezgan raksturīgi, ka tie personu vārdi, kas ir no sengrieķu valodas, kas arī saistās ar sengrieķu literatūru, ka tie ir tie spēcīgie raksturi, piemēram, Hekabe pati. Ak tā, jā. Jā, viņi ir spēcīgais raksturs, bet tie, kas ir ne visi, bet ir daži, kam ir tie kristiešu vārdi, kas varētu domāt, viņiem taču jābūt tik likumīgiem. Tā automātiski varētu spriest. Lūk, viens ir narkomāns, cits tur nespēja tikt galā ar citām problēmām. Un tāpēc arī mums bija svarīgi, lai Hekabi sauktu Hekabes vārdā, tā kā viņa ir pazīstama Eripīda traģēdijā, un kā viņa latviski tulkot arī ir Homēra eposos. Jo patiesībā jaungrieķu valodā tas ir tas pats variants kā par to Alēthei sengrieķu un Alithijam mūsdienu grieķu valodā, ka rakstība ir tā patīs un cita. Mūsdienu grieķu valodā viņi ir Ekabi. Jā, es lasīju angliski arī. Bet tā raksta pilnīgi tāpat, bet mūsdienu grieķu valodā izrunāja Ekabi. Un es secināju, mums vajag, lai viņi ir Hekabe, jo viņi ir cietēji tradicionāli un šeit ar viņu tā parādās, bet viņi nepadodas. Kādas vēl tabū tēmas tu varētu minēt, kādas ir šajā romānā? Jā, es pieminēju prostitūciju, homoseksuālismus, kas tolaik bija slēpjama lieta. Ģimene varēja zināt, ka dēls, piemēram, ir gejs, bet skaidrs, ka viņam bija jāprecas. Jo vispār visiem bija jāprecas. Kas ar tevi nav kārtībā, ka tu esi neprecēts. Un arī prostitūcija tā skaitā. Tāda arī vardarbība būtībā no vecāku puses pret bērniem, tā ka viņi netiek galā, jo tā kā bērni drusku paaugas. Tad tā kā Dimitris Hekabai vairs neklausa un viņš paceļ roku pret viņu, tā kā viņi tur mēģina viņu vēl ierobežot. Jā, tādas lietas, kas it kā tikai nedomājat, ka arī mūsdienās Grieķijā tā ir. Mūsdienu Grieķija, man liekas, šai ziņā nav tā kā ārkārtīgi atšķiras no Latvijas. Nē, es domāju, šīs tevis nosauktās lietas un arī vēl tur tāda mājiņticība vai aizspriedumainība vai bailes no nezināmā, kas pāriet jau tādā ksenofobijā brīžam. Tas jau ir ļoti daudzās sabiedrībās, nav nekas svešs un arī mūsdienu sabiedrībās.
Jā, un tas ir tā romāna ieguldījums, ka mēs beidzot varam vismaz daļēji tos grieķus ieraudzīt tādu, kādi viņi ir. Jo, protams, ka ir forši aizbraukt uz Grieķiju, iedomāties, ka visi tur ir priecīgi, bauda dzīvi, tur aizgrābtībā daudz šķīvjus, dancodami pa galdiem. Ir arī kas tāds, un ir arī tā, ka viņiem pašiem patīk tas stereotips, jo, ja viņiem tam ir jātur līdzi, tad viņi ir spiest uzturēt sevi tādu noskaņojumu. Bet man ir laimējies tur 4 gadus dzīvot, un ir jāpieņem viņi tādi, kādi ir. Tas vienkārši pieder pie reālās dzīves, gan sev pieņemt, gan viņas dzīve ir dažāda, gan mums, gan viņiem. Un nav viņa tik viegla, tur ir daudz sūruma. Man tā likās viena no romāna vērtībām, šis godīgums un tiešums un arī pat nešpatnums. Un ka grieķi tiešām parādās nevis tikai šie turistiskie, kā tu saki, dejotāji un šķīvi daudzītāji, vai tur nav Džeralda Dārela tāds mīļums, ko mēs zinām, kas arī apraksta Grieķiju un grieķus, bet ka tur parādās arī kaut kāds tas kritiskais skata punkts. Tad man tikai radās jautājums, kāpēc grieķi paši par to ir tādā sajūsmā par šo tādu kritisko vēstījumu? Redzi, tad, kad autors piedāvāja šo darbu publicēšanai, tad viņa sajūsmā nebija. Tas arī, es pieņemu, ir no tās sērijas, viņi paši par sevi var pajokot un pasmieties, tikai nebāz viņiem to purnā. Tā. Tie, kas šo grāmatu ir izlasījuši, tie zinās, ka viņiem arī ir dažādi. Jā, tas ir labs jautājums, jo es nezinu, vai viņiem ir tā tik ļoti izteikti tā prasme par sevi pasmieties. Ir stereotips, ka ebrejiem labprāt patīk par sevi pasmieties. Par grieķiem man šķiet, es tā nevarētu teikt. Tad man ir jāatzīst, ka tā man vēl ar vienu paliek mīkla. Labi, paldies tev. Un sarunas nobeigumā varbūt tu varētu dot kādus ceļvārdus Latvijas lasītājiem šai grāmatai. Šai ļoti interesantajai, saudabīgai grāmatai, kurā tomēr viņai ir jāpieslēdzās, viņai ir jāielasās un jācenšās saprast arī visu to fona informāciju, visu vēsturisko, kultūru vēsturisko un arī romānu vietu kaut kādā modernismu kontekstā. Jā, fona informācijai var vai palīdzēt, vai traucēt tulkotājas piezīmes, kur ir par tiem vēsturiskiem notikumiem. Var nelasīt, ja traucē. Var arī nelasīt, tīri. Tur varbūt var palīdzēt latviešu perfekcionismus. Ja jau sāki, tad lasi līdz galam. Jā, noteikti tas ir to vērts. Būs brīdis, es tiešām tā ceru, ka arī jums gadīsies to piedzīvot, ka jūs spēsiet uztaustīt to šarmu. Jā, kas izdevās gan tev tulkojot, gan arī, godīgi sakot, man arī lasot. Prieks dzirdēt. Paldies, Kristīne. Paldies par sarunu romāna Trešā laulība tulkotājai Lindai Eidusei. Tā bija pirmā saruna. Un mēs sarunu par šo grāmatu, grieķu modernismu klasiku, Trešā laulība, vēl noteikti turpināsim. Paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums!